Hei, esiet sveicināti atpakaļ Perkupa dzīvē. Artūrs Miškinis manā kanālā. Man jau jābūt bija 11. ostā, tagad jau ir pār 11. Nekur tālu neaizbrauc, ne viss vienmēr kā forši gribās. Izlūk piekabi, kad no augstumus viss nostāvēja, viss muki bija. Tagad nostāvēja nedēļu, tādi atkušņi sākās, tagad -2. Šitā riepa, kā var redzēt pēc sliedēm. Uz priekšu negriežās, atpakaļ griežās. Trosīt izkustināja, tur viss kārtībā, acim redzot, tur ieķilāja. Bet kāpēc priekšu iet, neiet, uz atpakaļ iet? Rakstat komentārā. Bet man jau tas 2. gadu šitā ir. Bet tad trosītes bija beigtas, trosītes mēs nomainījām pagājušajā gadā. Jā, bet būs atkal uz apkopi. Kaut kas tur nav tā kā. Meklējam degli, dedzinam, braucam. Jāsavāc ir Mustangs, Harleys, tā kā darbi ir. Es vēl nekur neaizbraucu, bet piekabi palika šeit. Tas nozīmē, ka es vaļā nedabūju, sildīju, situ un tā tālāk. Tātad tur bremzi ieķilējusi, sarunāju pilsētas evakātoru, ka palīdzēs. Bet man jābrauc tik un tā ar papīriem uz turieni. Iekrausim mēs šeit Harleyu, Mustangs ies uz pilsētas evakātoru un vēlēm. Tā kā meklēšu, kas var uztaisīt apkopīt. Man ir, kas taisa apkopis. Bet uz turieni ir jāizdzen, jānoņem riepa. Kur visi instrumenti? Manā nav instrumentu. Labi, nav ko. Adaptējamies un strādājam tālāk. Sveicieni no pilsētas evakātoriem, paldies, kā vienmēr izpalīdz visos gadījumos. Gan labos, varbūt ne tik labos. Labi, šī gadījumā viss kārtībā. Uzkrāvām Mustangu, 2-3 seklabos, un tūlītās mēs šeit mēģināsim ielikt. Mēs nemēģināsim ielikt rekur šito te Harleyu. Kā mums sanāks Harleyu dabūt busā, to es nav ne elsmas, bet mēģinām. Sākumā bija doma uz evakātoru kraut, bet laika ietilpības pēc naudas ekonomām, jā, man jābrauc te iekrāmēsim busā. Bet beigās evakātoru vajadzēja, jo piekabi neaizgāja, kā redzēja. Ko iekrauši esam, kaut kādīgi nostropējam, tu pārbaudam un vācam uz CSDD. Turpinājums par piekabi. Pieteicās pilsētas evakātors aizvest piekabi, uzvalks virsū un uz kaut kādu servisu savēju aizvest. Pēc tam apskatīsimies, kā tur ir. Tā kā jā, jākrauj virsū. Lūko, aizveda uz apkopīti, sarunāties piekabīti, varēsim tālāk rukāt. Bet šogad ir doma kaut ko apdeitoties un nopirkt jaunu piekabi, kaut ko foršāku, lai labāk varētu kalpot, kā saka. Šodienai braukāšanas viss, ejam pie kompi, meklēsim jums mašīnas. Tam, kam interesē mašīnas no Eiropas, Amerikas, droši rakstat, centīsimies palīdzēt, iegādāties, piegādāt un tā tālāk. Mēs kāpjam šeit, lai varētu iekāpt tur. Opa! Braucam iekšā un ejam strādāt. Nākamā mašīna, ko es vēlējos jums parādīt no Amerikas, ir šits Volvo. Ar ko viņš ir īpašs? Viņš ir no Amerikas, S80. gadu, es tagad no galas neatceros, bet jā. Kuram jūs vēl esat Volvo redzējuši tādu komplektāciju? Kur ir tās pulkstenis? Tās ir S80, sēdekļu apsildes, ventilācijas, distance kruīzes, ekrāni. Aizmugurē arī sēdekļu apsildes, ekrāni. Stāvoklis perfekts. Pirkām no citas izsoles. Cena, labāk neteikt cik. V8 pilnpiedzīme, 4.4 benzīns. Ar nobraukumu, ja pareizi atceros, 75,000 jūdžu. Stāvoklis perfekts. Un jā, mēs viņu paņēmām par $8,000 Amerikā. Šeit viņš nostājas 11,000 eiro. Bet priekš S80 Volvo dārgi, bet jūs esat tādu Volvo otru redzējuši, vai ne? Es, ja godīgi dzīvē, nē, un mēs Amerikā viņu ilgi meklējām. Ar tādu dzinēju klients vēlējās. Tā kā iespējīgs eksemplārs, izbraucu komfortabli, viss stāvoklis labs, cēliens no sākuma, es baigi nespietu cēliens tā sākumā tāds maigs, pēc tam tāds viegls foršs tā. Pa bāni, es domāju, viņi būtu baigi potīkami braukt. Tā kā cilvēkiem gribās paņemt daudz interesants mašīnas, tā kā paskatīt stāvoklis, nezinu, kas tajos ekrānos, un es mēģināju ieslēgt lūku. Te zīmīt jānomaina, tas ir sīkumiņš. Tāda standarta pīkstēšana. Akumulātors beigts viņam, tas vienīgais defekts. Asistents, līniju asistents. Kas vēl tur? Distance cruise, kā jau teicu, jā.
Tikko Mersi apskatījās, tūlītās brauks apskatīties viņa citas mašīnas, un tad jau izdomās, kas un kā. Labi, šito noliku malā, kaut gan rīt viņiem pakaļ būs. Parādīšu tad to no Eiropas Dodge Ramu. Nākamais, ko es gribēju parādīt, kā teicu, amerikāni Eiropā. Mēs Vācijā viņu nopirkam, Vācijā, par 6000 eiro. Priekš Amerikas tas ir kosmos. Bet ar visām atvešanām viņš tāpatās te nostātos Latvijā tos paši. Viņš ir 96. gada V8. Tur motortelpa jāapskatās. Man asociējās uzreiz ar bērnību, kad to skatījos amerikāņu filmas pick-up, tā patika, šis Rams tā gribēju sev. Tagad aizžopējam Ramu gribu tikai jaunāku. Viņš ir ilgi nodzīvojis pa Eiropu, un arī Teksasā iepriekš bijis. Krāsojums augšam galīgi beigts. Te gan viņš ir jākrāso, viss jāpārkrāso. Bet, klients ir lietas kursā. Krāvas kasta tāda. Viņš ir divdurnieks. Tāds. Tur neiešu, bet, apsvērni sapratāt. Jaunas riepas viņam, jauns bumpers aizmugurējais. Skati Vācijā ir iziet. Taisīs viņam V status. Tāds, kruīz kontroli. Viņš ir diemžēl tikai aizmugurē velkošā. Priekšā var trijotā sēdē. Opa! Pārsteidzēs viss, kā amerikāņiem pienākās. Kaut kāds maģīts. Pastiprinātājs. Tā tam jābūt vai nav jābūt, vai es nezinu. Bet tā. Bardačoks krīt ārā. Bet braukt patīkams, starp citu. Interesanti. Skaņa arī laba. Pamēģināsim piedarbināt. Parādīsim. Skaņa labi. Īsti vai 8, ne? Tāds aprāts arī. Un šonedēļ cerams pārdosim vēl Mersi. Būs produktīvi nostrādāt nedēļu. Nākamā nedēļa mums jau ienāk vēl 2 mašīnas no Vācijas. Tagad rekurfonā jau uzkrāvuši Ramu. Bet projām rekurus paklājiņu uzliksim priekšā, lai neskāpē katram gadījumā izdomās pieskarties. Tā kā uz kustību baigākā. Laika bija maz par šito nedēļu. Viss izdarīt vēl pamatdarbā daudz darba. Prieks, ka sāk kustēties. Tā kā, ja jums interesē arī mašīnas no Vācijas, Eiropas vai Amerikas, droši rakstat zvanu, palīdzēšu sakārtot. Tas šis ies uz V statusu, starp citu, ar CSDD sanāca numuru salīdzināšanu kārtīgi nesanāca veikt, jo Vācija uztaisīja apskatu speciāli priekš mums, bet numuru salīdzināšanu te nevar iziet pagaidām, jo ir 6 sēdvietas, bet rakstīts vācu teksts tikai 5. Viņam vajag certifikāciju uztaisīt, bet kaut kādu pārbaudīti. Un viņam ir jau cik sen gāzes iekārta, braukā, viss kārtībā, ir papīri visādi. Bet CSDD vajag, lai tehniskajā pasē ir ierakstīts, ka viņam ir gāze. Visi tie certifikāti, kas ir tieši šitai mašīnai, viņam neder. Tas tāds punkts uz I. Ja ņems gāzes iekārtu ārā, atrādīs CSDD un tad visi dokumenti tiks sakārtoti. Tātad šonedēļ pirmais mums ienāca tāds Countrymans, Mini Coopers, 1.6 benzīns. Paņēmām pa 8,500 eiro. 1.6 benzīns, kā jau teicu, 160 zirgspēki, 13. gads, labā komplektācija, ādas salons, panorāmas lūks, sēdekļa apsilds, krāsainais ekrāns, 190 nobraukums. Tā kā ļoti interesants aparāts, sieviete vizinās pa Jelgavu. Tā kā pierģistrēsim, klients paprasīja, un tad jau atdosim mašīnu. Lai labi kalpo, un mēs bliežam tālāk, veidīsim nākamā mašīna atnākusi no Vācijas jau. Šitā ir no Nīderlandes. Pirms brauku pakaļ nākamajai mašīnai, man jau nebija piekabes. Jau redzējāt, ka man bija šaizīte bija. Pilsētas evakuators atveda viņu uz Traverse LV. Starp citu, viņai ir remonta komerces busus, viņiem busiem ir šrots un arī remonta evakuators piekabes. Kas tika izdarīts? Jauns vats šeit, jaunas gaismas aizmugurē. Jauna roķa man bija nolausta. Dīstelē visu apkopītu uztaisīja. Rezerves riepa man bija noņemta uzlikām. Jaunas riepas. Gultņi, bremžu loki, atrestaurēja viņu, lai es varu mašīnas jūsējās vilku virsū, kas ar defektiem nāk. Viss apkopītas ar bremzītēm, tā kā reku jaunas gaismas, viss smuki. Tā kā baigi ātri, starp citu, 2 dienās salaboja visu šo un ļoti sakarīgos ciparos. Tā kā priekš Rīgas ir ļoti adekvāts, laba vieta, kur vēst remontēties savus komerces transportus. Un apskatīšos, varbūt arī remontē ar ikdienas autiņus. Tā kā kontakti traverse.lv, varbūt tur redzat, atstāšu ar aprakstiņā. Tā kā cepurnos par attieksmi, arī viss baigi forši, tur viss kārtībā. Tas visvairāk man arī priecēja. Cena, kvalitāte un attieksme. Mūsdienās bez attieksmes nekur tālu netiks. Palika man viņu nomazgāt, ir vēl doma uz vienu vietu aizbraukt, viņu, redzat, palietojies tāds apsūbējis. Gribās kā svaigāku skartu, bet tas jau cits jautājums.
Labi, iešu norēķināties un maucam pakaļ Kia. Tā kā teicu, pirmais auto, atbrauc uz AKM, uzkrāvām Kia Sorento, ļoti labā stāvokļa komplektācija priekš klienta atvedām. Vēlāk parādīšu pat cik paņēmām, kāds ko, bet jāizvās tagad salīdzināšanu. Uztaisīsim dokumentus, nomazgāsim. Un te ir nostiprināts viss ir, aiztaisim logu. Un cik te visāda feature, priekš Kia labs. Būs tas jāsavāc, nedrīkst aizmirst. Te nemaz nevajadzēja, 177 eiro. Labi, mācam CZD, pierējis Mini Cooper pierģistrējam. Un parādīšu Kia, un tad ar to viss nebeigsies. Goodbye. Viņam digitāli spidometri. Un pēc tam rītdien maucam uz Vāciju. Tā kā nebūs tikai perku dzīve pa Latviju. Nezinu, ko te čīkst. Kia. Ja es martā esmu un ārā ir plus 12, kur es esmu? Jā, es esmu Vācijā. Sveicienu no Vācijas dienvidiem. Atbrauc jau uz pirmo placīti, parādīt jums dažas interesantas mašīnas. Tas 60 ir pat 5000, bet viņš 530 X-Drive. Te vēl Golfiņš, te 5, te 4. Te, sakrīgas cenas mašīnām, ko varētu reāli jums parādīt, kas cik maksā. Jā, rekord informācija, kas par placi. Jā, te laikam staigāt vajag nedrīkst, bet mēs pastaigāsim. Jo vārti ciet, varbūt no otras puses vaļā. Kas te vēl bija interesants? Kadījis, kur bija interesants arī. Šis bija pa 3 ar kapekam, S-Max bija pa 10. Golfiņi un tā tālāk. Tā kā ieiešu, paskatīšos, kas cenas varbūt kaut ko klienta parādīt. Iegāju pie viena pazīstamā placi, atradu 53 X-u. Cipars ļoti labs, par 4000 eiro, bet jau ir pārdots, nepaspēja. Jā, viņš te izskatās drūms, bet viņu nomazgāt, viņš sen stāvēs, lukturus nopulēt. Nomazgāt visu, 3-turīgs dīzelīts ar retu komplektāciju. Pilnā pneima, bez rūsas, par 4000 eiro, 3-turīgais dīzelīts. Tādu salonu. Ko sakat? Būtu interesants projekts. Varētu ņemt pa lielam, bet nepaspēja pārdots. Turpinu staigāt pa vienu te placu. Atradu dažas interesantas mašīnas, iešu jautāt cenas. Tātad 2. kabriolets un te netīra žurka. Kas varbūt labāks par netīru žurku sedanā? Ar sūnām izārdītu salonu. Galvenais, lai buņģi kārtībā. Tā 316. Bet nav tā, ka pirmā iespējas, kad nav rūsas. Tas jau ir labi. Kad nav rūsas, tas jau pirmais iespējas. Nav šeit defektiņš. Varbūt kādam loga nav, un tāds attiecīgi ir salons. Ar savākšanu būs problēmas, jo nejuvaras mašīnas savākt negrib. Tiguāns. Tā. Tur bija vēl viena žurka, tā kā manējā. Rekord 320. žurka, sarkanā krāsā. Vienreiz jau viņam jautāja par šo cenu. Slieksnis ir vesels, aizmugurē šeit defekts. Čuša rūsu. Te vēl būtu viss kārtībā. Vēl disku komplekts ar riepā, automāts. Un parādīsim Kennetam, varbūt viņam ieinteresēs. Reku te defekts. Šeit viss kārtībā un grīda te čuša, jo ir lūka. Un priekš viena klienta pajautāsim par šo Peugeot. Tā kā tā, ejam strādājam, pētam. Skat, kādas es zilas vītras atradu, un tās ir BMW tricārs, 2.5 benzīns. Ir rūsa, bet zini, kāpēc viņš tik ilgi te stāv? Tāpēc, ka maksā 10 000 eiro. Ar tādu salonu izsēdētu, bet sēdekļu apsilde, klausies, tricārs sēdekļu apsilde, borta kompi. Ar lūklu, spoilerīti, 2.5 benzīns. Bet, jā, ar niansītēm nav nekas pārāk vēl traki, gan jau, ka ir apakšā. Tāpēc, ka viņš stāv un nevienam nav vajadzīgs par 10 000. Uzmals par lielu cenu un beigās arī tā sanāk. Tātad ir C-klases Mercedes par 1700 eiro, varbūt kādam interesē. Benzīnieks, jāskatās, kas ar rūsu viņam darās. Nav nekas traki, vismaz tā vizuāli. Manuālis, bez kondicionieru. Es zinu, ka mīlētāji šķinām C-klasēm arī ir. Jā. Un bija vēl Audi A4 benzīnieki, ja būtu dīzeļi, tad noteikti kādam interesētu. Bet ir tādi diezgan vizuāli svaigi benzīnieki. Neatceros, cik tur cena bija, kaut kas pie 2 Annas stūri jau rūs parādās. Tāds un tāds, abi 2 benzīna dzinēji. Nav kāds Jaguars. Tādas te pamestas mašīnas pušrots, bet kaut ko viņi tad tirgo. S-line stūrīt, salons tīri smuks. Jā.
šitie vēl būtu kaut kādam varbūt kāds projektiņš vai ko. Tādā, jā. Bet, nu, palielu viņi ir tirgotēvas no franču mašīnas, no izsolēm kur bulku vāģi, busiņi, ātrās palīdzības un tā tālāk. Cities kāds bembis parādās. Bet, nu, neko interesantu neatradu. Ja es domāju, ko es te pa šrotiem staigāju. Tādās vietās vienīgi arī kaut ko var atrast, kaut ko sakarīgā ciparā. Ja ieiet kādā normāla autosalonā, tur jau mašīnas ir jāskatās cenā, kas maksā virs 20 000 eiro. Kur te busiņi un tā tālāk. Šitās tās sešos smuks. New number. Ok. Bet paskaties, te motoram vispār beigas. Nav neļas korķīši. Ne tas saulē vārdu. Haha. Atslēga ir, tu mēģinās piedurmināt, redzēs, kā viņam ies. Hilfe? Okay. Zapsarap wieder, früher. Zapsarap nicht Arbeit. Kein Problem. Okay. Gute Preise. Ja. Ask Chef? Chef da, ja. Ich schreiben, Chef, ja? Nein, du hier. Ah, here? Okay. Some parts is missing. Inside. Yes, here no, here no. What's the last price? Let's not discuss it. Last, I need 500. Okay, I send you, with your number, I send you my company details and transfer money. Okay. Neko šito mēs vienreiz redzējām mobilē par 600, nokaulējām uz 500, nepaņēmām, tagad stāv pa 250. 318 dīzelīts, 2-litrīgais. Jā, jānomazgā, šeit defekts, bet pa lielam nekur tās beigās rūsas nav. Ja viņš rūc, tad pa lielam ir ņemams aparāts. 250 eiro, plus piegāda 750 eiro, un es paņemu 150, arī kur tādu salāniņu čekoli. Jā, šeit viņš izskatās drūmi, bet iztīrot, uzfrišinot, te būtu kaut cik sakarīgs aparāts, dažādi diski, un šeit kāses. Kam gribās kā bīteri, tikai bīteram bija par vēlu, tagad pavasaris, redzat kā ārā. Mēs nākamais ziemē turēt. Nezinu, darbināt? Nezinu. Tāpēc citu to žurku, kur nevar piedarbināt, mēs paņēmām. Paņēmām par 500 eiro detaļā. Tagad tā, lieku tev placīs pasteigāšu, bet te cenu nav. Jāiet internetā jāmeklē vai jājautā. Anā, tu tad kriti. Ну, давай, садись, садись, все, игры. Такая одна двоечка, да, идет. Не поехал. Нет, не хватает. Рот. Работает, хорошо работает. Да. Ну, ролик какие-то там. А ты не 8 у них, да, дизеля? Ну, 2-литровый, но не 150 лошадей, а 130. Эти сколько? 2-литровый. Двух, да? Да, да. Который... Ну, слушай, Ладненько, спасибо большое. Да, до встречи. Да, пока. Kur cilvēks no Moldovas laipnas parādīja mašīnu, pastāstīja, ka redzēt kā rūc. Tā kā par 250 eiro 46 sedanā bez nopietnām rūsām. Bet piegāda 750 eiro. Tā viņš ir. Labi. Nezinu, likšos esā vai pats paņemšu. Bet, jā. Marians. Kaut kas ir, bet lielā peļņa jau nu nebūs. Labi, braucam pastrādāt pamatdarbā. Un. Tad jau varbūt kādu fokusiņu pa ceļu apskatīšos priekš klienta un tad uz mājām. Tātad īsi rezumā par Vāciju. Nopirkām mēs Vācijā lētāko BMW. To 46 mēs tomēr nopirkām.
Ainis paņēma priekš sevis par 200 eiro. Tā kā, kad atnāks parādīšu, kas viņš ir, kāds viņš beigās kopsumā ir, kad izvilks no tā stūra. Par 200 eiro Vācijā ļoti, ļoti reti, bet var nopirkt ejošu 46. Un to žurku pa 500 mēs nopirkām, ies uz deterām tā mašīna, klients paņēma. Tā kā tā arī būs. Un nobeigumā vēlējos vēl parādīt, kā priekš klienta atnāca Kia Sorento 13. gada dīzelīts. Paņēmām Vācijā par 11,5 tūkstošiem eiro. Vai lēti, vai dārgi, spriežat paši, bet ļoti labā stāvoklī. 177 tūkstoši nobraukums, ļoti labā komplektācijā. 7 sēdvietas, reku kāda āda, reku vēl 2 sēdvietas, panorāmas lūka. Jātaisa vēlāk 2 atslēgas, keyless ghost, elektriska krēsla ar atmiņu, līniju asistents, aklās zonas, pilnpiedziņi, paskat kāds salonīši pie 177. Digitālais spidometrs, apkarskata kameras, sēdekļu apsilde, ventilācija, automātiskā parkošanās sistēma. Nu vienkārši par tādu naudu Kia bija kaut ko spējīgs tajā laikā. Otrā slēga man iekšā šitai baterija patukšu 177. Tātad, jā, mūzika izslēdzam. Viņš neradīs. Un redz, kā spidometrs, tas ir digitālais. Jā, 177 nobraukums. Mūzika nesabat ekrāniņš. Dalītā klimata kontrole. Es biju patīkami vīlies Kijā. Es biju sliktākās domās par viņu, bet tur tagad pīkstēs, jā, goodbye. Labi, lūk, pēc tam attaisīšu. Jā, pīkst un traucē. Bija patīkami vīlies stāvoklī, komplektācijā. Un tu izbraukšu, paskatīšos, kā viņi brauc. Tā kā klients jau dodas pakaļ mašīnai, papīri jau ir sakārtoti, lai labi kalpo jaunajiem īpašniekam. Paldies, ka skatījāties šo video. Tiekamies nākamajos. Un te jau redzēs, kas tur būs nākamajos video. Bet būs, es zinu, ka no Amerikas ir atnācis klientam M3 kabriolets. Tagad pērkam Polo, Focusu un X3. Tā kā tādas mašīnas plānojas nākamajā video. Tā kā paldies, forši jums pavasara vai vasara, kuri skatāties. Tā kā paldies, čau!